Mans vārds ir Anna. Es dzīvoju Rīgā. Man ir 20 gadi. Man ir 2 brāļi un māsa. Viņi visi ir jaunāki par mani. Mana ģimene ir draudzīga un jautra. Mamma strādā par skolotāju, bet tētis ir pavārs. Mēs dzīvojam lielā dzīvoklī pilsētas centrā. Mans mīļākais hobijs ir zīmēšana. Es sāku zīmēt, kad man bija 5 gadi. Mana mamma man uzdāvināja krāsas un otas. Tas bija Ziemassvētkos. Es atceros, ka pirmais, ko es uzzīmēju, bija sarkans kaķis. Tagad es zīmēju daudz un bieži. Es zīmēju katru dienu vismaz 2 stundas. Man patīk zīmēt dabu. Mežs, koki, dzīvnieki – tie ir mani mīļākie motīvi. Kad es eju pastaigāties, es vienmēr ņemu līdzi skice grāmatu. Parkā es sēžu uz soliņa un zīmēju putnus. Vasarā man patīk zīmēt pie jūras. Es zīmēju viļņus, smiltis un kuģus. Man ir daudz zīmēšanas piederumu. Man ir skice grāmatas, krāsaini zīmuļi, otas un krāsas. Es nesen nopirku jaunu akvareļu komplektu. Tas ir ļoti skaists. Es rūpējos par saviem piederumiem, lai tie vienmēr būtu tīri un kārtīgi. Man ir draugs Jānis. Viņš arī mīl zīmēt. Jānis zīmē portretus. Viņš ļoti labi zīmē cilvēkus. Es vēl mācos zīmēt sejas, tas man nav viegli. Jānis man palīdz un māca, kā pareizi izmantot ēnas un līnijas. Mēs bieži zīmējam kopā. Dažreiz mēs ejam uz mākslas muzeju, lai skatītos gleznas un mācītos no citiem māksliniekiem. Sestdienās es apmeklēju mākslas skolu. Skola atrodas netālu no mana mājokļa. Mūsu skolotāja vārdā ir Inese. Viņa ir ļoti talantīga. Inese mums māca par krāsām, kompozīciju un proporcijām. Man patīk zīmēt klusās dabas. Mūsu skolotāja bieži liek mums zīmēt augļus, vāzes un sveces. Mans sapnis ir kļūt par mākslinieci. Es gribu radīt gleznas un izstādīt tās galerijās. Es arī gribu iemācīt bērniem zīmēt, lai viņi varētu izpaust savu radošumu. Zīmēšana ir ne tikai hobijs, bet arī veids, kā izteikt savas emocijas. Un tev, vai tev patīk zīmēt? Kas ir tavs mīļākais hobijs? Mans vārds ir Anna. Es dzīvoju Rīgā. Man ir 20 gadi. Man ir 2 brāļi un māsa. Viņi visi ir jaunāki par mani. Mana ģimene ir draudzīga un jautra. Mamma strādā par skolotāju, bet tētis ir pavārs. Mēs dzīvojam lielā dzīvoklī pilsētas centrā. Mans mīļākais hobijs ir zīmēšana. Es sāku zīmēt, kad man bija 5 gadi. Mana mamma man uzdāvināja krāsas un otas. Tas bija Ziemassvētkos. Es atceros, ka pirmais, ko es uzzīmēju, bija sarkans kaķis. Tagad es zīmēju daudz un bieži. Es zīmēju katru dienu vismaz 2 stundas. Man patīk zīmēt dabu. Mežs, koki, dzīvnieki – tie ir mani mīļākie motīvi. Kad es eju pastaigāties, es vienmēr ņemu līdzi skice grāmatu. Parkā es sēžu uz soliņa un zīmēju putnus.
Vasarā man patīk zīmēt pie jūras. Es zīmēju viļņus, smiltis un kuģus. Man ir daudz zīmēšanas piederumu. Man ir skicegrāmatas, krāsaini zīmuļi, otas un krāsas. Es nesen nopirku jaunu akvareļu komplektu. Tas ir ļoti skaists. Es rūpējos par saviem piederumiem, lai tie vienmēr būtu tīri un kārtīgi. Man ir draugs Jānis. Viņš arī mīl zīmēt. Jānis zīmē portretus. Viņš ļoti labi zīmē cilvēkus. Es vēl mācos zīmēt sejas, tas man nav viegli. Jānis man palīdz un māca, kā pareizi izmantot ēnas un līnijas. Mēs bieži zīmējam kopā. Dažreiz mēs ejam uz mākslas muzeju, lai skatītos gleznas un mācītos no citiem māksliniekiem. Sestdienās es apmeklēju mākslas skolu. Skola atrodas netālu no mana mājokļa. Mūsu skolotāja vārdā ir Inese. Viņa ir ļoti talantīga. Inese mums māca par krāsām, kompozīciju un proporcijām. Man patīk zīmēt klusās dabas. Mūsu skolotāja bieži liek mums zīmēt augļus, vāzes un sveces. Mans sapnis ir kļūt par mākslinieci. Es gribu radīt gleznas un izstādīt tās galerijās. Es arī gribu iemācīt bērniem zīmēt, lai viņi varētu izpaust savu radošumu. Zīmēšana ir ne tikai hobijs, bet arī veids, kā izteikt savas emocijas. Un tev, vai tev patīk zīmēt? Kas ir tavs mīļākais hobijs?